Sveiki! Ļaujiet man sākt vēlreiz iepazīstināt sevi. Mani sauc Oleksijs Kožanovs, un kā jau paskaidroju iepriekšējā video, esmu ICC Ukrainas ģenerālsekretārs. Taču iepriekš es biju elektroniskās komercijas un digitālo risinājumu viceprezidents, kas izskaidro manu īpašo interesi un atbalstu portālam Rebuild Ukraine. Šajā video es paskaidrošu, kāpēc mēs izstrādājām portālu Rebuild Ukraine un kā tas palīdzēs uzņēmumiem viegli atrast un izsekot īpaši interesējošus projektus. Tas arī palīdzēs ārvalstu uzņēmumiem atrast Ukrainas atbalsta pakalpojumus un partnerus, kas var būt nepieciešami, lai veiksmīgi iesniegtu piedāvājumus. Mēs uzskatām, ka lielāka ārvalstu uzņēmumu līdzdalība programmā Rebuild Ukraine ir izdevīga Ukrainai. Ārvalstu uzņēmumi var sniegt resursus, pieredzi un tehnoloģijas, kas Ukrainā vai nu ir ierobežotā daudzumā, vai vienkārši nav pieejamas. Tāpēc galvenais šī portāla izveides iemesls ir atvieglot ārvalstu uzņēmumu dalību. Lai iegūtu detalizētāku skaidrojumu par portāla darbību, lūdzu, skatieties video ceļvedis Rebuild Ukraine portālam, kas seko šim video. Labi, ļaujiet man sākt ar detalizētāku skaidrojumu, kāpēc mēs izstrādājām šo portālu un kādas funkcijas tas piedāvā. Ukrainas valdībai ir divas lieliskas platformas, kas atbalsta programmu Rebuild Ukraine. Kā aprakstīts video par projekta dzīves ciklu, projekti tiek uzsākti DREAM sistēmā. Pēc tam tie tiek precizēti, finansēti un apstiprināti, pirms tiek reģistrēti Prozorro. Pēc tam projekts tiek publicēts iepirkumu konkursam. Visi projekta dzīves cikla posmi ir izsekojami caur portālu. Vissvarīgākais ir tas, ka portāls ļauj uzņēmumiem sekot izvēlētajiem projektiem no to uzsākšanas līdz publicēšanai iepirkumu konkursam. Tas sniedz jums daudz vairāk laika, lai sagatavotu savus piedāvājumu dokumentus, atrastu atbalsta pakalpojumus un, ja nepieciešams, arī konsorcija partnerus. Ja jūs gaidītu tikai iepirkuma konkursa publicēšanu, jums parasti būtu tikai dažas dienas vai pāris nedēļas, lai sagatavotos. Šis papildu laiks sniedz jums būtisku priekšrocību. Abonenti arī saņem e-pasta paziņojumus. Tie tiek nosūtīti, kad tiek publicēti jauni projekti vai kad ir atjauninājumi tiem, kurus viņi seko. Pašlaik Rebuild programma ir tik dinamiska, ka tas notiek gandrīz katru dienu. Lai piedalītos projektu konkursos Prozorro, kā tika skaidrots video Prozorro un publiskais konkurss, kā iesniegt piedāvājumu, uzņēmumiem ir jāreģistrējas apstiprinātā e-iepirkuma platformā. Portāls nodrošina arī visu nepieciešamo atbalstu un saites, lai ārvalstu uzņēmumi varētu sadarboties ar publikbid. Ņemot vērā fiksētās administratīvās izmaksas, kas saistītas ar dalību projektu konkursos, mēs esam iekļāvuši filtru, kas izslēdz projektus, kuru vērtība ir mazāka par 500 000 ASV dolāru. Tas atvieglo abonentiem koncentrēties uz potenciāli ienesīgiem projektiem. Visbeidzot, mums tika lūgts nodrošināt arī ievadu atbalsta pakalpojumiem un potenciālajiem partneriem. Nodrošinot vienotu saskarni ar izsekošanas rīkiem un e-pasta paziņojumu funkciju, portāls darbojas, lai atbalstītu DREAM, Prozorro un publikbid, nevis konkurētu ar tiem. Šie ir iemesli, kāpēc mēs izveidojām Rebuild Ukraine portālu. Tātad tas bija ievads. Es domāju, ka varētu būt noderīgi īsi apskatīt vienkāršotu diagrammu, kas parāda attiecības starp dažādajiem dalībniekiem un portālu. Šeit ir vienkāršota diagramma, kas parāda, kā Rebuild portāls savieno ar atbalsta pakalpojumiem un nodrošina vienotu saskarni ar DREAM, Prozorro un publikbid. Video ceļvedī par Rebuild Ukraine portālu es šos aspektus izskaidrošu sīkāk, bet domāju, ka pārskata sniegšana palīdzēs uzreiz saprast šo attiecību kontekstu. Nākamajā slaidā es izskaidrošu abonēšanas cenu struktūru. Šeit jūs varat redzēt, ka gada abonēšanas maksa ir 2500 eiro. Lielbritānijas un Menas salas uzņēmumiem cenai būs jāpieskaita apvienotās karalistes pievienotās vērtības nodoklis. Cenā ir iekļauta pilna piekļuva portālam uz 12 mēnešiem, ieskaitot e-pasta brīdinājumu pakalpojumu. Esam pārliecināti, ka portāls ļaus jums ātri identificēt un sekot interesējošiem projektiem, ietaupot ievērojumu laiku un pūles. Turklāt e-pasta brīdinājumu pakalpojums sniegs jums saulaicīgu informāciju par jaunajiem projektiem, ļaujot sagatavot piedāvājumus jau krietni pirms oficiālās publikācijas. Abonements ietver arī virtuālo stendu 2 pusgada Rebuild Ukraine virtuālajos forumos un 2 korporatīvās delegātu biļetes uz tiem pašiem pusgada Ukrainas forumiem. Šie forumi būs vērsti uz iepazīstināšanu ar potenciālajiem partneriem un atbalsta pakalpojumu sniedzējiem, iepazīšanos ar Ukrainas tirzniecības asociācijām, jautājumu un atbilžu iespējām ar nozares ekspertiem, jaunākajām ziņām par Rebuild Ukraine programmu, kā arī iespēju sarunāties ar portāla izstrādātājiem, kur varēsiet lūgt uzlabojumus, lai padarītu portāla lietošanu ērtāku un produktīvāku. Kopējā gada vērtība stendam un delegātu caurlaidēm ir 1580 eiro. Taču tas viss ir iekļauts jūsu abonementā. Jums nav jāmaksā nekas papildus. Šie fórumi notiek virtuāli, tāpēc tie ir ļoti izdevīgi un viegli apmeklējami no jebkuras vietas.
Tāpēc mēs uzskatām, ka abonements jums sniegs lielisku cenas un vērtības attiecību. Nākamajā slaidā es jums parādīšu portāla sākumlapu un tā tīmekļa adresi. Šeit jūs varat redzēt Rebuild Ukraina portāla sākumlapu. Tajā redzams īsts pakalpojuma apraksts, kā arī pašreizējais pieprasījumu skaits pēc piedāvājumiem. Jūs varat redzēt, ka ekrāna uzņēmuma uzņemšanas brīdī bija vairāk nekā 13,000 projektu. Mūsuprāt, šis skaits ir pārāk liels, lai to varētu pārvaldīt, īpaši ņemot vērā, ka daudzi no tiem ir ļoti mazas vērtības projekti. Tieši šī iemesla dēļ mēs esam izveidojuši funkcijas, kas izslēdz visus projektus, kuru vērtība ir mazāka par 500,000 ASV dolāru, kā arī ļauj atzīmēt projektus, kas jūs interesē, lai jūs sekotu līdzi tikai tiem. Pat izslēdzot zemes vērtības projektus, šī video izveidas brīdī joprojām bija vairāk nekā 1000 projektu, kurus varat apsvērt, un gandrīz katru dienu tiek pievienoti jauni. Ārzemju uzņēmumiem ir daudz iespēju iesaistīties. Ja pēc šī video noskatīšanās vēlaties abonēt, vienkārši noklikšķiniet uz abonēšanas pogas lapas augšējā labajā stūrī un izpildiet norādījumus, vai arī, ja vēlaties vispirms uzzināt vairāk par to, kā portāls darbojas, ir vērts veltīt laiku nākamā video šajā atskaņošanas sarakstā noskatīšanai – Ceļvedis pa Rebuild Ukraina portālu. Paldies, ka noskatījāties video ievads Rebuild Ukraina portālam. Ja šī informācija jums bija noderīga, mēs ļoti vēlētos, lai jūs noklikšķinātu uz pogas patīk un abonētu mūsu kanālu, lai sekotu līdzi jaunumiem. Lūdzu, kopīgojiet šo video un atskaņošanas sarakstu arī ar saviem kolēģiem un biznesa kontaktiem. Mēs to ļoti novērtētu. Pats galvenais atcerieties, ka ICC Ukraina ir šeit, lai palīdzētu. Mana kontaktinformācija ir norādīta šajā slaidā un zemāk esošajā aprakstā. Lūdzu, sazinieties ar mani. Mani sauc Oleksijs Koženovs. Kopā mēs varam veidot labāku nākotni. Gaida jūsu ziņu. Vēlreiz paldies par uzmanību un interesi.